Mani sauc Baiba. Patīk strādāt ar cilvēkiem, redzēt prieku viņa acīs. Un man ļoti patīk tas, ka cilvēki pēc tam atgriežas un mēs turpinām darbu ar nākamiem projektiem. Interjera dizainā strādāju jau ilgus gadus, tā nopietni varētu teikt profesionāli 10 gadus, bet interese par interjera dizainu jau, es domāju, jebkuram cilvēkam vairāk vai mazāk rodas agrā bērnībā. Es spilgti atceros brīžus, kad bērnībā gāju garām namu gaišajiem logiem, kur nebija aizvērta aizkara, un man vienmēr patika pētīt istabas, kā ir istabas iekārtotas, kā cilvēki dzīvo. Radošā ziņā, par to radošumu man nesen uzdeva viens cilvēks jautājumu, kā ir, Zanīt, man liekas, ka Zana man uzdeva jautājumu par to, kā ir ar to Valentīna. To varēsiet izgriezt. Uzdeva jautājumu par to radošumu. Nu, kā ir, tad taču arī ir tur slikts garstāvoklis vai labs garstāvoklis, vai nu, tev reizēm tur negribās ne par ko domāt. Bet ar to radošumu, man liekas, ir tā, ka, ja tu mīli darbu no sirds un tev patīk to darīt, tas radošums, man liekas, tev visu laiku, tu no tā kaifo, tev viņš visu laiku atnāk. Varbūt ir grūtāk strādāt tieši sadarbībā, ja cilvēkam ir kaut kāds raksturs, vai viņš ir neiecietīgs, bet manā pieredzē mani klienti, es pat nevaru atcerēties savā pieredzē tādu gadījumu, ka man būtu bijušas problēmas. Mani sauc Gita. Par to, ka interjera dizains ir mans dzīves aicinājums, es sapratu tikai tad, kad pirmā augstskola jau bija pabeigta. Un mēbeles es pārbīdu jau kopš bērnības, bet profesionāli ar interjera dizainu es nodarbojos kādu gadu 15. Manā skatījumā interjera dizaineris nav tas, kurš katrā jaunā objektā realizē kaut kādas savas idejas. Interjera dizaineriem ir jāpalīdz klientam realizēt klienta idejas un salikt viņas kopā tā, lai tas beigās ir dzīvojams, skatāms un baudāms interjers. Manuprāt, interjeram ir, kas attiecās uz priekšmetiem, viņam katram ir jābūt ar savu stāstu. Viņam katram ir jābūt kaut kādā veidā nozīmīgam šim cilvēkam, kāpēc viņš vispār ir interjerā. Un tieši tādēļ mani interjeri nekad nav tā, var teikt, līdz galam nobeigti, jo tie ir jānobeidz pašam saimniekam.